Vasarī pazudušo pādu retrospekcijā. Tīkšā mans draugs ir ceļa biedrs Edisons. Itai nebūs. Būs. Itai. Kur robeži socios, kod jos sastoj mums. Kur ves mūsu ceļš, kur jauns nožogojums. Labs reids no rētā. Šodien bez 1:08 startējam no Leidumnīkiem uz Krivandu, kur jau manu ceļa biedru Edisonu aizvada vietējais jaukīs Igora dēls Daniels. Es gaidu savu kortu. Šodien mums gaida baigi garš ceļš, bet būs interesantā. Šūreit mūsu ceļš vesis iz Krivandu, kas atcerona 8 km uz dienvidiem no Leidumnīkiem, bet blokus pori Pyuram sokas Krīveja. Viesturiski tai sola ir veidojusies kā nozīmīgs robežsargu izmitinošanas punkts. Šodien Krivandā vēl var atrast to laika robežsargu veikalu, a 1934. gadā būvētais robežsargu Krivandas tautas noms nūdaga viņu poris godus vēlāk, jau Ulmaņa laikā. Mēs atcerunam pie Krivandas Ercingeļa Mikeļa baznīcas, un šeit ir otro baznīca, kas šeit atceruna. Pirmo baznīcu 1927. gadā uzceļa šeit Vocu kolnos, bet, diemžēl, 2000. gadā jau nopūstēja ugunsgrēks. Un šeit baznīca tika izvietēta 2003. gadā. I pie šos baznīcas joprojām skaņ 1771. gadā Lītīs zvons. I tagad jobāk. Ceļa posms no Krivandas līdz Reikim ir apmēram 7 km garš. Ītamā posmā var redzēt vīnu apdzīvotu sātu, pie kuras suņs cīši atbildīgi pilda savus apsardzības pienākumus precīzi līdz savam sātas robežam. Itamā breidī pēdējais, par ko tu domāji, ir iespēja būt sakūstam. Par to, ka tuvāko slimneica ir vairākus 10 km no robežas. Īmūti tū pūsmu starp pīrobežas pareizticīgu baznīcom var nūgjūt piļņeigu nakurīņas sajūtu, izprast pamisteibu paēstam. Ir tikai nesabraukota gruntovka bez trepis, vairākas pamastas sātas. Reiku pareizticīgu baznīca arī atceruna meža molā, aiz kura jau sokos Krīveja. Te ir viena no vecākajām pareizticīgu baznīcom Latgolā un Latvijā, kuras būviešana cīši saistīta ar pareizticības ienākšanu Latgolas teritorijā. Baznīca celta 1857. gadā, i līdz mūsdīnom ir gaužam maz izamainījusi no sava sokūtņējo veidūla. Par to arī iekļauta valsts nozīmes pieminekļu sarakstā.
ko mazīs apskats ar pirmajiem noietiem 14 kilometriem. Mēs esam redzējuši 3 mašiņas, no kurām viena mašiņa bija... Tie, ar kuru mēs atbraucam. Jā, un viena brauca turp un atpakaļ. 14 km laikā bija viena pītura autobusa. Viens vilks. Jā, viens vilks un viens suņs. Diezgan traks suņs. Trokāks par vilku. 2 potenciāli apdzīvotas sātas. Jā. Un 2 brēņīgi mežūs paslēpušās baznīcas, Reikūs. Un Krivandā. Un šobrīd mēs atsarunām, Jaunslobodkas baznīcā. Baznīca. kur ir vērtēta jaunajai Marijai. Jā. Toļok mēs īsim uz Briģim, uz Briģu baznīcu, i tad uz Zopuļu. Svātu. Jā. Jaunslobodkas pareizticīgu baznīca atsarun natoļi no vecos Ludzas Zilupis šosejas, bet, lai tī nūkļūtu no rūbežas puses, joīt pa putekļainu, jāpliek boltim bārzim noaugušu grants ceļi. Iepriekšējo baznīca bija uzcelta 1834. gadā. Izemnīku namīra laikā no Vitebskis gubernis sasauktī karaveiri dažos vītos cauršovie baznīcas sīnas. Vaco baznīca nūdaga Zibiņspierīņa laikā, bet tagadējo baznīca īsvietēta 1869. gadā. Arī jaunu baznīcu padomju laikūs pīmeklēja ugunsnalaime. Izokūtņējā daudzim mozim tūrniešiem rūtoto jumta konstrukcija, tai vairs nikod natika atjaunota. Briģu pirmū kūka baznīcu 1698. gadā uzcēla pasīnis dominikāņi. Pēc pūļu saceļšanos 1863. gadā tīgoja Krīvu stropījušīs karaspāks i pādējis vacīs Briģu baznīckungs ībiecis mežā itī nūsaļs. Briģi pīderēja mužnīkam Borham i kūpā ar citum draudzem tika atjimti i atdūti kaidam Krīvu polkovnikam. Lai arī mīstā nebija daudz Krīvu, izbreidite valdēja Krīvu pops. Tikai 1920. gadā Latvijas valdeiba Briģu baznīcu saimniecības ākas nūdeve atpakaļ Katūļu baznīcai. Nosaprotu, kai ite var augt prīdis, eglis i bārži reizi, i nekas vairāk. I papardis. Ir ļoti daudz papardis. Es varu nevaru saprast, ka šeit ir tik daudz asfalta. Uz vietu asfalta ir 2 sātas. Sirdzēja visokums maņī, tecētis motis rūkos sok, kopnis dabasos maņu vēdē, lai kristeibas upā mārcātos. Klusumā pilns esmu tevi, zilājos acīs varūtī, gribējās runāt, bet apklusu, lai varētu tevi klausīties. Gribējās runāt, bet apklusu, lai varētu tevi klausīties. Atsarunam Pīrobežas jūslā, lai kurā ītu, tā kā būtu ļoti vēlams sagatavot speciālos cērlaģis, citaižāk rūbežas sargi ir tīsēbas tevi pasūtēt atpakaļ. Uz īcirkņi porbaudēt, un ja mēs nazavieļējam, ka mūsu Opoļu svāta būtu apsacīmušana porzavierš šās Ludzas rūbežas sarga rūtainos sīnos, tad mēs par to esam padomājuši. Un vēl 2 kilometri palikuši līdz Opoļu svātavūtam. Debesis lēnā garā sāk apsamokt. Lēnā garā ļoti strauji. Rēzeknē šobrīd ir krusa, bet mēs censimies visu paspēt laikai.
kilometri. Aiziet. Opuļu svātalūts atcerun tuvo Krīvijas rūbežai nakai Zilupei. 20. gadsimta sākumā itamā vītā pēc atklosmes sapenākais no dzimšanas oklas zemnīgs ar dīmotis palīdzību otkon atgīvis redzi. Pēc draudzes līguma 1937. gadā Baķuška noorganizēja jaunas kapleicas celtniecību, ko ar vītēju palīdzību pabeidza viņ poras dīnos. Hruščova laikā kolhoza priekšsādātojs izdeva reikojumu kapleicu ar traktoru īvilkt pylrā, laikam gribādams pareizticību atgrīzt tivo Krīvijas teritorijai. Eisā laikā gan priekšsādātojs, gan traktorists pēc smagam slimībām aizvēra acis milžīgajā mīrā. Brīvvalsts atgūšana deva īspēju otkon uzcelt jaunu kapleicu pēc vecos parauga. Lobu šalti vītēji draudzis ticēgī gaidīja īspēju kapleicā izveidot vītu, kur ne tikai pasmiļt svāto jūdiņa, bet arī īgrimt jimā. Diemžēl 2004. gadā Zilupis vecū pareizticēgo bazneica nūdaga, i visi līdzekļi tika ielikti jaunos baznēcas būviešanā. 2018. gadā tomēr tika pieņems lēmums ielikt pamatu daudz lelokai kapleicai, lai tie atbilstu draudzes ilgadējam lyugumam. Tāņa atsevišķa telpa nūdaļēta, lai visi kristum ticēgī varētu gremdētīs svāta lūta jūdiņī. Pīrūbeža ir naporosta vīta, patīsi naporosta, kur vēl Latgolā poras kilometru starpā jūs var izvest ceļš starp Hailanderu Laidaru pilsātas centrā iz vēl citas konfesijas kapleicu. Tikai Zilupī. Kapleicu, kuru mēs drūši varam pordēvēt par Ausmas kapleicu. Bet par tū lobok jūsim dzirdēt nu pošas Ausmas. Apstaigojam Pīrūbežu i vocam materiālu par Pīrūbežas baznīcom, vītom un citom taidom lītom. Pastostāt daudz nevaru. Bet nedaudz tas jau ir vairāk nekā nekas. Īvest iekšā parodēt tušu varu. Tūši. Lūt. Mums tad īsim iekšā, vērsimies, kas tie ir. Kas tie ir. 1808. gads ir pirmais. No ko tu izcēļa, tas nav zināms. Jau kā porcelta vai kā tiņom jau 1908. gads. No хотя и вот agrāk, visi вот эти drāviši, вот и tos, kuros za Moltoru, ķaņom вот 1898. gads. Patiesībā tie ir izšumi, ļoti veci izšumi, reti kuros baznīcās tā ir dzirdēja. Šitie Marija pastostam atrosta kaut kur kara laikā, cik pošļi kara, kādā to grovī. Ja apģērbuti, ot apkašā vacīs jos apģērbstāts. Tagad Zilupis pusī atrasta grāvi. Kaut kur natoļi. Noglobots viss, Tas labi. kas neredzētu neviens jos. Tas jau ir. Tad jau faktiski. Tie augši, redzat? Tagad tie sapucieta pie misu. Bet tomēr skulptūra sazaglabājas. Ļoti daudzos baznīcās jau tā ir bez pirkstiem. Tie ot Mihaila Ercengēļa bilde, tā Marija. Тоже ir ievesti no citu baznīcu. No kuram baznīcom ir atvesti, kurā laikā? Nu, visi šeņ atvesti. Sakraments nav ikdienā šeit. No tabernakulā. Nā, ķaņom mēs jau tā bija to kakupu svātki svādi. Visu laiku pie manis smuki par to, kā es gaidu cīmeņu. Katru dienu var būt. Jā. Izkrīt tādi, jā, nelēvīši. Bet patiesībā tos sīnus, tas kūks ir ļoti labi sazaglabājies. Jūs tā kā ir restaurēts pēdējā laikā, 50 gadā, vai jūs tīšām tik labi stop? Ieli, i tie visi sto no dzimšanas. 200 gadi. Да, цих году. У нас каплица, вот издалека надо, это коридорам там прикштелпом примуту вайнагу меш. И красота, kur nebiješ možda pošā 90 pēdējos gados. Pagošu gadu Kristus man sataisā. Viņam pūce pie mums dzīvoja augšā. Vis 3 dienas aprava. Tie tāda liksta bija, tie var labi atsašāsties cilvēkam. Ja katru gadu pa vienai labai lītai būs, pēc 30 gadi būs. Vienkārši fantastiski līta. Ja daža padomju laikā, ķaņom bija kaplica visu laiku. Kopu svātki bija, i tas, kad nomirs cilvēks, ķaņom bija lūgšana kariju. Atcināk, te, ka jums tiešām zvana bīži un jūs te, ka lūdzu attaisīt šo vītu?
Jūs sakat, ka es vienmēr esmu gatava. Tas ir svietīgi. Es no to līdzēju, man atslēga iedota no tos kaplicas. Cipa saimniece. Ķaņam, kas atšākā tos daudz bilžu, cilvēki numirst, a bērni atnes bildešis kaplicu par to, ka negrib svist orā. Bet īstenībā nav slikta tradīcija, ka ja svētbildes, kuras tev nav vajadzīgas, lai namest orā, jo es nevaru mest orā, baznīcas vajadzībām. Izdomāju, ka vajadzā. Bet tā ir kvalitatīvi saģekot. Pārdomāt. Mēs rūbējam savus baznīcas kungus. Tas ir labi vairāk tādu vītu, kuras tiešām ļūbēja savus baznīcas kungus. Mēs vitālēs tā, es pie mēsu izaugajuši pie mēsu. Katrai tādai mazai vītai, kura ir skaista un interesanta, vajadzētu uzreiz telefona numerus. Nevis Vitālijs Filipēnaks, bet uzreiz. Jā. Uzreiz, lai cilvēkiem, lai tīši apzaver, ko mēs prīsteram, zvāņēsim, jām tur tas. Ausma, viss ir. Es pagošu godu to, ka paiemuju tos atslēgas. Es saku, es ierakstīšu to numeri, es saku, redzi Boga. Kā iespējas par manu kaplicu? Par manu, jā. Tā vairāk neko šim nevaru daža pastāt. Laikam, ka švietī. Tagad viss. Labi, vēlsim spēļīt. Par Zilupi mums ir dzejūļs. Zilupē tikai krievi, kontrabanda un lētinieki. Katrs letiņš zina, ka latviešu brāļa tur neviena. Tik cik daudz ir bijuši, vierušīs poši. Apgoņēt, protams, ir vīgli, ja poši esam ciervi. I kurš gudrokas palikt grib, lai gostūs pieņem viņu. Tik braudnams neaizskrīni raugi, opoļu svāta lūta sauji. Pirmam kortam Zilupie ir točkas. Ūtkort parodīt mums vītu, kur Latvijā jos nav. Bet vai jūs zinojat, ka Zilupē ir escape room vai, piemēram, karaoke vakari? Mēs arī nezinojam, todēļ arī stostam. Gribam pasciet paļdis Annai Ivanovai i jos saimē par to, ka pēc vairāk kā 40 km garo ceļa deva naktsmojas i siltu dušu, izveda ekskursijā pa Zilupi i nākamajā dīnā mūs aizgodoja uz Vats Slobodu, par ko mēs jums stostēsim nākamajā raidījumā. Teikamies pazudušajos pādos.